Rīgas sociālās aprūpes centrā Gaiļezers, Maigis vides demenču nodaļā, ukraiņu dāmas, jau laikam jau 2. gads tagad jau iet, kā darbojās ar mūsu klientiem. Viņas šoreiz pēc brīvprātības principa nāk. Ukraiņu dāmas ir Maltas ordeņa palīdzības organizācijā, ar kuru mums ir ļoti liela sadarbība, ļoti pretīm nākoši. Un arī ekskursijās braucam, kur arī iesaistās šīs pašas dāmas un, kā saka, nepieviļ mūs nevienā solī. Vienmēr ir uzdevuma augstumos, konkrētas, precīzas. Мы находимся в пансионате в Риге. Atrodamies pansionātā Rīgā. Esam brīvprātīgie no Maltas ordeņa palīdzības dienesta. Palīdzam invalīdiem, pensionāriem, vedam viņus ekskursijās, spēlējam spēles, ņemot vērā apstākļus, mūs ļoti sirsnīgi uzņēma Latvija un nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši. Gribam palīdzēt arī viņiem. Esam ļoti pateicīgi par atbalstu, par aizsardzību, par palīdzību. Mūsu bērni, diemžēl, redzēja un zina, kas ir karš. Mēs dzīvojam, mūsu ir māja, tas ir mūsu. Latvijas cilvēki un Maltas ordeņa palīdzības dienests mums palīdz. Liels paldies Maltas ordeņa palīdzības dienestam. Šeit mums dzīvo 10 invalīdi. Daži var iziet ārā, citi nē. Mums ir piešķirtas šīs mašīnas. Ar tām varam vest palīdzību, produktus. Ar tām vedu invalīdus uz jūru. Ar bērniem sagaidījām jauno gadu. Bija salaveces, bija diskotēka. Meitenes dejoja, sagatavoja priekšnesumu latviski. Dzīvojam, mums te patīk. Paldies Dievam, ir tādi cilvēki. Ir Maltas ordeņa palīdzības organizācija. Ir daudz vienkāršu cilvēku. Liels paldies!